Labi, nu es mēģināšu abas. Pirmo to tikšanos viņas ātrāk var sarunāt. Labi. Bet, nu, vismaz ģimenei jābūt, Anna. Labi. Es zinu, pirmā tikšanās man no mājām 67 km. Es jau ne jau par to. Es vienkārši, ka pēc tam man 5 stundas jābrauc būs. Par to es vienkārši. Saprotu, tāpēc jau es neko nesaku, es jau braucu visus tos gabalus. Kad tik ir iespējas normālas. Tas tā kā no Rīgas līdz Jelgavai vēl tālāk uz demo braukt. Nu, es saku, ka man, Anna, es jau tur uzrakstīju, ka man pēc tam ir jābrauc, man Kaunijā jābūt līdz 12, un ka man ir 5 stundas vienkārši ceļā, tāpēc prasīju, vai nevar tur visu pamainīt. Jo tā ir Nē. Man ir Lietuvā, Kaunijā jābūt līdz 12 šodien pa nakti, līdz 23:59. Tāpēc vienkārši, tā mana vaina, ka es tev tikai šodien paziņoju, jo man sajauka dienas. Man likās, ka šodien ir trešdiena un kad rīt ceturtdiena. Šodien jau ceturtdiena, tālūk. Labi, tur viss pierakstīts vienkārši. Labi. Nē, nu viss kārtībā. Tu, Anna, savu darbu esi izdarījusi. Nu, es saku, es nokļūdījos, man sajauka dienas. Es no tevi neko neprasu. Es vienkārši vienīgais, ko paprasu, vai nevar ātrāk, jo, ja būs ģimene, nu es iešu uz maksimu, nebūs ģimene, tad es taisīšu ātru demonstrāciju, jo man 5 stundas ir ceļā. Nu tā, ja ir pārdošana, tad es eju uz maksimumu, ja ne, tad nē. Nu, tad jau redzēs. Aha. Jā. Nē, viss kārtībā. Es jau tagad esmu principā talsos, jo man šis tas jāizdara, un man bija doma, ja es varētu sarunāt ātrāk, tad es paņemtu abas tikšanās ātrāk. Tā, kas ir 7, tā ātrāk varēs? Nu, es pazvanīšu, ja sanāks. Jā, ja pusstundiņa ātrāk, tas arī labi. Labi, tā kā pirmdienu var pilno dienu skatīties un... Nu forši. Labi. Nu labi, paldies par demonstrācijām, braucu strādāt. Davai, čau, Anna.